īpašais mirklis. Garāža rēģē 25. gada top 5 albumi! Mēs apskatām ne tikai singles, bet arī veselas albumus un atkal izkāvāmies. Es gribēju pirmajā vietā likt citu. Jā, dos vietā noteikti. Jā. Un nākamais jautājums, kurā topā dos vietā ir ieguvis pirmo vietu? Es ritīgi gribēju. Gada debijā, gada albums, gada klips, gada viss. Ritīgi gribēju likt pirmajā vietā, bet Džeki teica, nu come on, tas taču būs ķipa stūbi. Nu, nedaudz. Pašas. Pirmajā vietā jau. Ok, tātad, pēc mūsu iekšējā balsojuma, top 5 gada albumā, top 5 albums, pieminēja piedzīvojumi, bezmiegs. Vai tev, Andri, ir mainījušās domas par šo albumu? Šī nav mainījušās. Es Jo esmu tu diezgan konservatīvs. noraksturoji kā... Pārāk mierīgu. Mierīgi, jā. Es gribēju trakāk. Bet, zin kā, grupai, kas ir jau leģendāri un sevi sen jau pierādījuši, ja tādos jaunākos albumus ir vismaz 1-2 dziesmas, kas ir hiti, nu tas jau pierādījuši. Nē, es jau nesaku, ka slikts vai kas, bet vienkārši, arī, protams, viss jau nevar būt vienādi. Jā. Nē, vārds, mēs vispār nelietojam tādu vārdu kā slikts. Jā. Savādāk. Jā. Ja visi, piemēram, 10 albumi būs vienādi, tad atkal kāds teiks, neko jaunu jau nevar izdomāt. Jā, bet skaties, viņi nokļuva mūsu top 5, mums bija 11 albumi, ko mēs uzskatām, tā kā... Jau top 5. Un tad skatāmies, kas tam mums ir ierindojies 4. vietā. Dehydrated Goat! Bezcerības menedžments. Pagaid. Vajag visu pareizi. Kas tev špīkerī rakstīts? Bezcerības menedžments un eksistenciālās grūtsirdības kontrola pakete. Jā, Pilnais galvas Dehydrated Goat turēja šo albumu zem spilvena 10 gadus, gan gandrīz vai jokaini, un tomēr izlaida. Ļoti labs albums. Džeki bija pie mums ciemos arī. Džeki arī bija pie mums ciemos, un mēs mūsu satikšanos ar viņiem apskatīsim mūsu nākamajā laivā. Jā. Mums būs 2 laivi. Tas pirmais laivs, jo mēs te sēdāt ļoti ilgi. Jā, mums bija ļoti forši. Ar Džekiem apsveic ar 4. vietu, bet mēs virzamies tālāk. 3. vietā Depastūtes Necepies aizrījies. Ļoti labs albums, man ļoti patika. It sevišķi patika dziesma Mispieklājība, kur viņa tāda: Es esmu sieviete, es saku, kā vajag, jā. Es uzvedos kārtīgi, es nerunāju par seksu mēnešu reizi. Aiztaisi muti, vīrieti! Ļoti labs. Vai tu vienreiz paklausīsies sieviete? Labs, ļoti labs. Bija ļoti labs dziesma. 2. vietā, par ko bija, top 1 un 2, lielais strīds, aiziet. 2. vietā, Kaliko, modinātāji. Kā man patīk šis albums. Džekiņi bija pie mums arī. Jā, mēs arī bijām pie viņiem uz koncerta, uz albumu prezentāciju, un man ļoti patīk Kaliko. Es viņus liku 1. vietā. Jūs mani pārspējāt. Varbūt mums kaut kā nākotnē, tā kā mēs būsim prestiža, tāda top 5 mums varēsim aicināt neatkarīgo žūriju. Jā, tā mēs savāksim žūriju lielāku. Vai arī To uzaicināsim, Uģu, visus mūsu galvenos skatītājus. Tā kā mēs sāksim pelnīt YouTube, viņi būs mums patroni. To mums prasa interesanti, kādi albumi palika ārpus topā, bet to mēs pēc tam varbūt varam atklāsam. Kad tiksim vispirmā. Duets trietā palika ārpus topā. Kā? Tad tomēr nebūs 1. vietā. Tad mēs. Un albums. Es vēl gribu par šo to. Kurš nav klausies albumu Kaliko paklausīties? Tiešām, tas ir ļoti tāds ar savu odziņu. Jo Divrtens nav no jauna izgudrots, bet Džeki māk ar viņu braukt. Tiešām kvalitatīvi spēlē var just, kad
enerģiju un visu. Ok, pirmajā vietā Andrij. Nu, protams. Kurš par šito ir pārsteigts? Skyforger, Teikas. Bet es arī gadu skaitu. Brīnišķīgs albums. Visu, es viņu esmu noklausies reizes 11, 20, varbūt pat vairāk. Arī koncertos viņi spēlēja visu programmu un ļoti foršas dziesmas. Man sākot ar Dieva suni, tam man ļoti patīk Spīgana, fantastiska dziesma. Protams, Svētbīrs, ļoti tādā liriska. Tagad jau tu vienkārši... Kur tev mīļākā? Vecie, protams! Vecie latvieši! Par veciem latviešiem mēs pagājušajā nedēļā uztaisījām video un... Tāpēc, ka viņiem pašiem ir video? Jā. Un arī Skyforger vīri to novērtēja, kā labi esam, nošēroju un tā. Liels paldies jums! Tas ir tas saucamais, apļa. Dots devējiem atdot. Ka mēs viņi mums tas tā forši. Un tas ir tas mūsu mērķis, lai vairāk cilvēki zina, ka mums Latvijā ir grandi, metāli, lielākie grandi, kas ir populārāki par prātu vētru. God damn it! Jā, Skyforger! Woo! Yeah!